Jūs piesaucāt to valodu. Te ļoti interesanti. 06.00.00 latviešu valodas apmācības programma paskaidrojumos ir. Ja? Pieminētā. Tā ir. Tur ir galvenās aktivitātes, 2 punkti. Pirmais punkts - valodas apmācība reemigrantiem un ģimenes locekļiem. Otrais - valodas apmācība Latvijā dzīvošo mazākumtautību iedzīvotājiem un nepilsoņiem. Ņemam nākamo lapu, skatāmies darbības rezultāti, rezultatīvie rādītāji, projekti uzraudzībā. 6, 26. gadā. Valoda apgūšās personas skaits. Minam, cik? 53. Nepareizi. 150. Nepareizi, 30. 30. Latviešu valodu apgūšo personu skaits 30. Un tā ir programma reemigrantiem ģimenes locekļiem. Tālāk par mazākumtautībām nepilsoņiem nekā nav. Vispār nekā nav. Jūs varat kā padomes priekšsēdētājs man izskaidrot, kas tas ir? Par fondu budžetu, es domāju, Kalmāns kundze labāk pateiks. Jūs šito vispār neatbildat par šito? Kā padomes priekšsēdētājs? Par budžetu, kas iet pie deputātiem? Mēs budžetā šādā detalizācijas pakāpē, kā padomē, protams, neejam cauri. Šī ir konceptuāla pozīcija. Es piekrītu tam, ka mēs vienmēr varam iet par rezultatīviem rādītājiem runāt. Bet ieejam vienreiz viņos reāli. Tur vispār nekā nav. Tie jau nav arī sabiedrības integrācijas fondā izdomāti. Tas ir numur 1, tas nāk no politikas plānošanas dokumentiem. Numur 2, tur noteikti nav atspoguļot Ukrainas civiliedzīvotāji, kur ir 4,5 tūkstoši. Jā, citas programmas viņi ir atspoguļoti. Tad šeit arī var pavisam noteikti piekrist, ka mazākumtautību atbalsta programmas SIFā ir bijušas niecīgas. Mēs padomē esam lēmuši par papildu finansējumu piešķiršanu mazākumtautību NVO atbalstam, tādēļ, ka tās ir bijušas niecīgas. Jautājums, vai jūs varat vispār izskaidrot, kāda vēlna pēc vienā lapusē ir rakstīts, ka galvenā aktivitāte ir valodas apmācība nepilsoņiem mazākumtautību iedzīvotājiem, un nākamā lapusē nav neviena vārda tālāk par to. Kas tas tāds pa budžeta paskaidrojumu? Man ir jālamājās tā kā visai opozīcijai Saeimā. Kas tas tāds pa paskaidrojumu ir?